Kad pirmā reize tiku uz grupas Pērkons koncertu, es nesapratu, kas notiek. Sieviete traki kliedz, dīvainā choreogrāfija un unkulis pēc austiņām kaut ko neskaidri nomurmā un visi smējas. Un tikai pēc tam, kad sāku skatīties grupas videoklipus, sāku saprast, kā grupā Pērkons ir latviešu tautas varoņi. Videoklipā Zibens gaismā tavas acis tiek radīta briesmīga padomju armija, kura darbojas ar neskaidrām lietām. Un varoņi saka, ka viņam šeit nepatīk. Viņš nesaprot, priekš kā šādas lietas ir vajadzīgas. Viņš labprāt ietu pie skaistas meitenes, un ne tikai ietu, bet skrietu. Viņš lēc pāri žogam un aizbēg. Atkal tiek pakerts, taču viņš nepadodas un atkal aizbēg. Kolēģi viņu apsveic, visi tusējā, viņš pārgerbjās un veiksmīgi dodas pie meitenes. Videoklips radīts 89. gada, laikā, kad Padomju Savienībā cieta lielu apmulsumu Afganistānas karā. Šī sakavē radīja lielākas šaubas par padomju sistēmu. Uz šo karu bija izsūtīti arī latvieši un lietuvieši, kas izraisīja lielāku vēlmi atgūt neatkarību. Principā videoklips ir par dezertēšanu no padomju armijas. Pērkoņi jau kopš grupas dibināšanas 81. gada radīja pretestību padomju vārai, tāpēc tika divreiz aizliegti. Un 87. gada, kad atgriežās pēc otrā aizlieguma, viņa nofilmēja gandrīz tautas dziesmu. Šī ir grupas Pērkons nirgāšanā par padomju cenzūru, nomenklatūru un Gorbačovu sauktu perestroiku. Sākumā mēs redzam dusmīgus un agresīvus ierēdņus, cenzorus, kuri nevēlās palīdzēt parastam cilvēkam māksliniekam, kliedz uz viņu un dzēn ārā. Padzināts mākslinieks saka, Krauklīts sēž stābiņā, paša stāba galiņā, kādu dziesmu koklē viņš. Krauklīts pārnestā nozīme ir ļoti augsta amata ierēdnis, it kā Gorbačovs, un viņš caur televīziju un visos kalruņos saka dungot vienu un to pašu frāzi, it kā dziedu tautas dziesmu. Kas meitiņu baltu dara, ja nekrāna ūdentiņš, kas meitiņu baltu dara, ja nekrāna ūdentiņš. To dzirdot pa kalruņiem, ierēdņu sējas iedegas gaišumā. Viņi paceļas, taču krēsli paliek iestriguši pie pakaļ. No pārāk ilgas sēdešanās vien un tāja pašā vietā. Sasveicinās un dodas ārā. Sākas tīrīšana. Visu sāk tīrīt ar lielām centībām un jau tagad izdomāja visu pārbūvēt no jauna, it kā perestroika. Un kāda brīdī viņi vairs nesaprot, ko Krauklīts gribēja pateikt. Un parastais cilvēks mākslinieks pārņem jau pats dziesmu. Kas meitiņu baltu dara, ja nekrāna ūdentiņš, kas meitiņu baltu dara, ja nekrāna ūdentiņš. Tas ir smieklīgi, tāpēc, ka Juriju Kolokovu nesen gribēja izsūtīt tālu un prom no Latvijas, bet viņš izvairījās ar aizliegumu netuvoties Rīgai tuvāk par 80 km. Un Ieva Akuratēre nevarēja pabeigt institūtu ar diplomu. Viņa pabeidza tikai kā brīvā klausītoja. Bet pēc tam, kad Krauklīts nokoklo dziesmu par perestroiku, visi ierēdņi pakļāvā un Pērkons varēja atklāti kritizēt padomju varu. Tad Pērkoņi un izdarīja gandrīz tautas dziesmas videoklipu. Taču perestroikas reformās Padomju Savienībā nebija tikai par kritiku valdībai, bet arī pārmainīt ekonomiku un lai cilvēki mazāk lietotu alkoholu. Tas saucamais savs režīms Padomju pret alkohola kampaņa. Par šo notikumu grupa Pērkons uztaisīja nākamo videoklipu, kā pasaka, tajā paša 87. gada. Pirmkārt, mēs redzam tipiskās PSRS rindas pie veikala. Jauni komunisti izmanto savu pozīciju sabiedrībā, lai dabūtu cukuru pašiem pirmiem. Katrs dabūja savu normu, jo ir deficīts. Jā, dzīvot PSRS ir kā pasaka, taču atnāca varonis un dabūja visu paku cukuru pa blatu. Tas ir nelegāli. Vēlāk varonim beidzies vīns un viņš domāja, kur dabūt vairāk alkoholu. Paņem visu paku cukuru un gāja tur, kur nelegāli taisa samagonu. Tur satika tos pašus jaunus komunistus, kuri izrādās arī nelegāli taisa samagonu, jo visi grib dzert, tikai savs režīma dēļ viņi nevar iegatīties. Tagad visi apvienojas un uztaisīja samagonku kopā. Ironiski, visiem ir jābūt aiz restēm. Un patiesība tā arī bija. Padomju pret alkohola kampaņa nedarbojas. Cilvēki bija spiesti vadīt samagonku un saindēties. Tātad grupa Pērkons padomju varai bija īstie huligāni, taču latviešu tautai varoņi, kuri cīnījās par Latvijas brīvību. Ļoti forša grupa, man ir vairāk ko pastāstīt nākamos video
video par grupu Pērkons. Un tagad jautājums auditorijai. Vai cilvēki šajos laikos tikpat interpretēja dziesmas kā un 80. gados? Uzrakstiet lūdzu komentāros, kā jūs domājat.